Kamēr visiem zināmajā pasakā sīventiņi bija tikai 3, neviens degunus nerauca. Bet ja Ulbrukas kompleksā vienkopus jāmitinās 16,000 lielāku un mazāku rukšu, neizbēgami, ka smaka īpaši lietainā laikā apkārtnē bijusi jūtama gadiem. Ilgi meklējam variantu, kā varētu samazināt šo negatīvo ietekmi uz vidi, un beidzot tikai 3-4 gadu atpakaļ parādījās daudz maz pieņemams tāds variants, bet mēs arī domājam, ka ja mēs realizēsim šo projektu, mēs ne tikai uzlabosim izējošo gaisu no kūtes, mums jādod arī labumu kaut kādu rukšiem. Ar Eiropas lauku fonda atbalstu tiek veikta kompleksa ēku siltināšana, bet pats galvenais – tiek izbūvēti papildus jumti, kuri kalpo gan netīrā gaisa savākšanai, gan vienmērīgas temperatūras nodrošināšanai cūciņām. Rukši iegūst klusumu, siltumu un izvairās no caurvēja. Vēl projektā ierīkota filtru sistēma, un ventilatori pārcelti uz filtru māju. Netīrais gaiss netiek izvadīts no kūtes ārpusē gaisā, bet viņš tiek savākts un novadīts uz filtru, kur bioloģiskā veidā viņš tiek attīrīts. Ja? Jāsaka tā, ka projekts īstenojās patīkami, līdz ar to smaka ir krietni samazinājusies un var jau vakarā iznākt pastaigāties. Projektam ir vēl kāda būtiska pievienotā vērtība, proti radies darbs vairākiem augsti kvalificētiem speciālistiem tepat Latvijā. Pateicoties mūsu tām projektām, viņi nav aizbraukuši projām, jo tie ir kolosāli meistari. Jūs paskatiet, kā viņi ir paveikuši savu darbu un cik ātri viņi to paveikuši un kvalitatīvi.